Tātad mani sauc Līga Grase, esmu Rīgas Tehniskās universitātes doktorante, un šodien jums pastāstīšu par saules elementu izgatavošanu alvas sulfīdu pusvadītājos ar lāzera starojumu. Un šis darbs ir tapis sadarbojoties Silikātu materiālu institūtam ar Tehniskās fizikas institūtu un Sumijas State universitāti. Un sākumā es gribētu jums pastāstīt, kāpēc izmanto šos lāzerus, kāpēc ir svarīgi. Tā ir vienkārša metode, tā ir viegli integrējama dažādos procesos, tā ir salīdzinoši lēta, un lāzerus pielieto, piemēram, lai no amorfās fāzes amorfo silīciju pārveidot par kristālisko silīciju, aplācijai un citos pielietojumos. Un šeit ir parādīts šis saules elements, uz ko mēs arī ejam. Tad saules elements, kā mēs zinām, tā ir ierīce, kas mums dod iespēju šo saules starojumu pārveidot elektrībā. Un šeit ir parādīti daži no pielietojumiem, ka var izmantot leģēšanā, šajā te kontaktu atdedzināšanā, virsmas strukturēšanā, jo ir svarīgi, lai būtu šis absorbējošais slānis, lai virsma nav pilnīgi gluda un lai viss gaisma neatstarotos, bet absorbētos. Ir iespēja selektīvi arī atdedzināt dažādus slāņus, pieņemsim, neiedarbojoties uz kādu no apakšējiem slāņiem. Un kāpēc mēs pētam tieši alvas disulfīdus? Kā priekšrocības, lai šis ir pusvadītāju materiāls un tam piemīt N vai P tipa vadītspēja, atkarībā no tā, vai tas ir šis te alvas sulfīds vai alvas disulfīda savienojums. Šeit jūs arī redzat tabulā, ka alvas disulfīds ir dzeltens un attiecīgi šis absorbējušais slānis pelēks. Un man šī te darba mērķis ir iegūt augstas kvalitātes šīs te polikristaliskās alvas disulfīda kārtiņas un parādīt jaunu iespēju, kā izmantot tieši šo te neodīmu jāglāzera starojumu, veidot fāžu pārējais no alvas disulfīda uz alvas sulfīdu un tālāk uz alvas kā kontaktu. Bet izmantotā metodoloģija, tātad galvenais ir šis te neodīmu jāglāzers, un kas šeit ir būtiski, ka šis te pulsa ilgums, tas nav prātam aptveram, tas ir 4 nanosekundes, tā ir 10⁻9 daļa no sekundes, cik ilgi mēs iedarbojamies uz šo te slāni. Tālāk, kā mēs iegūsim šos te pārklājumus, iegūsim ar sublimācijas metodi, alvas disulfīdu pārklājumu. Jūs redzat 4. attēlā, iegūt ar šo te sublimācijas metodi, tad pulveris tiek iztveicēts vakuumā un sublimējās. Mums augšā ir šis te stikla substrāts ar vadošu kārtiņu, un šeit jūs redzat SEM attēlus iegūtajām pārklājumiem gan no virsmas, un vienā gadījumā, C gadījumā, jums ir redzams šķērsgriezumā. Mēs redzam augstas kvalitātes polikristaliskas divdimensionālas filmiņas, tāds kā plāksnītes, viņas pārsvarā aug. Un šeit, kas šeit ir parādīts, ka šo te fāzu pārēju ir iespējams iegūt ne tikai, piemēram, atdedzinot šo te lāzeru starojumu, iespējams iegūt arī ar ķīmiski atdedzinot, bet kā mēs redzam, ka šī te virsmas struktūra B gadījumā ir ļoti trausla, poraina un nav pielietojama šiem te saules elementiem. Un šeit mēs redzam, kā ar lāzeru starojumu tiek iegūta šī te fāzu pārēja un alvas disulfīdu, tātad šīs te dzeltenais pārklājums, kā viņš pārveidojas par šo te alvas sulfīdu, izmantojot zaļo neodīmu jāglāzeru starojumu. Kāpēc veidojās šī fāze pārēja? Tas arī zināms no literatūras, ka šī fāze pārēja no heksagonālās alvas disulfīda fāzes uz ortonompiskos alvas sulfīda fāzi notiek tādēļ, ka šī sēra saistīšanās enerģija ir mazāka nekā šī alvas saistīšanās enerģija. Un šeit mēs redzam, kā mums ir modificējusies šī virsma no SEM attēliem. Lāzera starojuma ietekme apakšējos C un D attēlos ir redzams, ka virsma ir kļuvusi daudz gludāka. Mums ir iespēja iegūt daudz labāku šo te kontaktu. Un šeit jūs redzat to pašu, tikai šķērsgriezumā. Pirmajā gadījumā, A gadījumā, tas ir neapstarota virsma. Viņa ir diezgan raupja un grūti uz tādas virsmas izveidot šo te kontaktu. Un savukārt C gadījumā, šķērsgriezumā, mēs redzam, ka mums ir izveidojušies tāda tā kā apgabali, kas arī nav labi šim te saules elementu izveidošanai. Šeit mēs redzam šo te topogrāfiju, tie ir atomspēku mikroskopijas dati, šeit mēs redzam tādu īstenu tā trīsdimensionālu attēlu, ļoti matemātiski precīzi, ko mēs redzam šeit, kad graudu izmērs palielinās lāzera starojuma ietekmē, ja tur bija 1 mikrons pirmajā gadījumā, tad līdz 3.
Šeit es parādu ramiņu spektru analīzi un šo rentgena struktūru analīzi, kas mums parāda augšējā daļā, ka mums ir alvas disulfīda šī viena fāze. Un savukārt apstarojot pie dažādām intensitātām, mums parādās šī alvas sulfīda fāze. Un rentgenogramā arī tas pats ir novērojams. Šeit es parādīju šo alvas disulfīda, alvas sulfīda SN fāžu pārēju. Šeit ir redzams, ka palielinot šo intensitāti, mēs varam novērot, ka uz virsmas veidojās arī šis metāliskais slānīts, kas mums noder kā šis kontakts. Un šeit ir parādīta šī struktūra šim mūsu saules elementam. Un arī parādīja šī Valtampēra raksturlīkne, kas apstiprina to, ka ir šī diodiskā struktūra. Un tieši labākais gadījums ir tas otrais gadījums, kur tā intensitāte bija 8,5 megavolti. Un tad secinājumi, tātad pirmo reizi tika parādīta fāze pārēja no alvas disulfīdu uz alvas sulfīdu, tieši izmantojot šo lāzera starojumu un iepriekšējo šo rezultātu mums parādīja un ļāva secināt, ka šī sublimācijas metode ļauj mums iegūt augstas kvalitātes šīs plānās kārtiņas ar vienu šo fāzi. Paldies par jūsu uzmanību. Ar prieku atbildēšu uz jūsu interesējušiem jautājumiem.